Es paskatījos uz savu telefonu un pēkšņi bums. Tas ir pasaules slavenais golfa spēlētājs Tigers Woods, kurš runā ar policistiem. Tātad, ko viņš mēģina izskaidrot? Jā, es tikko runāju ar prezidentu. Un kāpēc viņš piemin savas attiecības ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu? Es paskaidrošu, kāpēc Tigers Woods nonāca rokudzelžos un par ko viņam tiek izvirzītas apsūdzības par braukšanu reibumā. Es esmu Andželeta Levija un šis ir noziegumu apskats. Tigers Woods ir pieredzis būt kameras priekšā. Viņš ir viens no pasaules izcilākajiem golfa spēlētājiem. Viņš ir izcīnījis 82 PGA uzvaras un jau no ļoti jauna vecuma bija īsts golfa brīnumbērns. Šis vīrietis ir īsta leģenda. Bet piektdien, 27. martā, Eldreds Towns Tigers Woods tika pieķerts kamerā nebūt ne to labāko iemeslu dēļ, un tā nebija pirmā reize. Šerifa incidenta ziņojumā teikts, ka Tigers Woods šķērsoja ceļa viduslīniju, kad viņš brauca aiz pikapa, kas mēģināja nogriezties iebrauktuvē. Tad, kā apgalvo šerifa vietnieki, Woods apvidus auto ietriecās pikapā un apgāzās uz vadītāja puses. Un paskatieties uz šo. Jūs patiesībā varat redzēt riepuslīdēšanas pēdas, kas palikušas pēc sadursmes, un mēģinājumu apstāties tieši tur, uz ceļa Martīnas apgabalā, Floridā. Tas notika tieši pēc 14:00 Jupiteras salā. Tā ir Barjeras sala apmēram 2 stundu brauciena attālumā uz ziemeļiem no Miami. Šerifa vietnieki ieradās notikuma vietā un atrada Tigeru Woodsu. Sveiks, Danbo! Vai viss kārtībā? Labi. Man viss labi, kā ar jums, vietnieki Buenavils. Kā jums klājas, kungs? Sveiki. Esmu vietnieks Buenavils. Mēs esam mana šerifa birojā. Es esmu šeit, lai izmeklētu to pastāvīgi pārtrūkstošo video satiksmes negadījumu. Ak, žāvā, jūs pagaidi, vai vari ātri pastāstīt, kas notika? Jā, es skatījos savu telefonā. Vai vēlies paskatīties uz pārslēgšanās stacijām? Un nākamais ģenerālis – bums! Labi, vai ar tevi viss kārtībā? Pilnīgi jautri. Labi, pilnīgi jautri. Labi, tātad. Tas ir tipiski šādās dienās. Man vajag telefonu numuru. Vai vari man iedot telefonu numuru? Jā. Tāds ir Tigers stāsts. Viņš paskatījās uz savu telefonu, bet šerifa vietnieki pamanīja, ka viņš izskatās apjucis. Tāpēc viņi sāka viņam uzdot dažus jautājumus. Un transporta līdzeklis ir reģistrēts uz jūsu vada. Labi, vienkārši uzgaidiet. Es tūlīt būšu atpakaļ, labi? Uz biroju, jā. Es tā domāju. Jā, korporācija. Labi. Es esmu iekšā. Es ņemšu biroju numuru tā vietā, lai... Izāļu biroja numuru. Jā. Mēs to dabūsim ārā no turienes. Vai jūs arī bijāt mašīnā, kungs? Nē, labi. Vienkārši uzgaidiet, es tūlīt būšu atpakaļ. Ak, nē. Jā, mēs varam sākt jaunu darbinieku. Jā. Es nezinu, vai viņam tāds būs vajadzīgs vai nē. Viņš turās mierīgi, viņš valkās saulesbrilles, nevar redzēt viņa acis. Es nevaru redzēt viņa acis. Tā lieta, laikam, runāšana ir diezgan laba. Tigers ir slavens cilvēks, protams, un viņš pazīst daudz ļoti slavenu cilvēku. Jūs varētu atcerēties, ka prezidents Trumps 2019. gadā viņam piešķīra prezidenta brīvības medaļu, un Tigers varēja domāt, ka tas viņam palīdzēs šajā sarežģītajā situācijā. Laikam ejot, šķiet, ka viņš piemin prezidenta vārdu. Paklausieties. Lūdzu, palieciet šeit lejā kopā ar mums. Jā, es tikko runāju ar prezidentu. Mēģinu tikt prom no telefona. Ak jā, viņš ļoti atvainojās par to, ko izdarīja. Tā es domāju. Tiešām? Lūdzu, neko mutē neliec. Neko mutē. Ejam lejā. Paldies. Nekā no tā. Nē, viņš ļoti atvainojās man par vakardienu. Nē. Jā. Viss kārtībā. Tas ir tā kā ir, jā. Labi,
jūs? Skrien lejā savā dzīvoklī. Ārā ir diezgan mitrs. Tev nevajag lūpu krāsu un to lūpu balzamu. Līdz šim ar protokolu nav gājis pārāk labi. Tātad viņi izņems automašīnas no ceļa, un tad viņi atnāks pie jums, parunāsies un pastāstīs, kas notiek attiecībā uz avāriju. Jā. Labi. Viņš veic avārijas izmeklēšanu, vietnieks Benevils. Jā. Man ir viņa... Es domāju, es esmu šeit ar jums. Es nezinu, kas viņam šobrīd notiek. Tātad cerams, ka jūs neesat tajā pašā situācijā kā viņš ar visu šo. Viņi ir. Gandrīz kā automašīnas. Foršs. Viņš ir tāds, kam ir drosme, vai ne? Es zinu. Vienmēr varētu būt sliktāk tomēr. Tas viss varētu būt sliktāk. Labi, mani sauc vietniece Levina no Mārtiņa apgabala šerifa biroja satiksmes un braukšanas reibumā pārkāpuma nodaļas. Labi, kāpēc vietniece Gitinga lūdza mani ierasties šeit, lai veiktu izmeklēšanu par iespējamu braukšanu reibumā, lai pārliecinātos, ka jūs spējāt droši vadīt transporta līdzekli avārijas brīdī. Labi. Ņemot to vērā, viņš jau veica savu izmeklēšanu. Tātad vairāk šī procesa posmi jau ir pabeigti. Tagad es pārēju uz kriminālo aspektu, labi? Vai jūs varat pastāstīt, kas notika avārijas laikā? Es skatījos uz savu telefonu. Es jau biju nomainījis radiostaciju un varēju. Labi, tātad jūs skatījāties uz savu telefonu un mainījāt kaut ko? Jā, radiostaciju. Labi, skaidrs. Un no kurienes jūs šodien nākat? No manas mājas. Jūsu māja? Kur atrodas jūsu māja? Labi, tātad tieši lejā pa ielu. Jā. Labi. Un jūs neesat guvusi traumas avārijā? Protams. Jebkādā veidā. Labi. Vai jūs esat gatavi veikt dažus skaidrības pārbaudas vingrinājumus, lai pārliecinātos, ka esat droši vadīt savu transporta līdzekli? Es lūkšu jūs izkāpt un mēs iesim manas mašīnas priekšā, labi? Es sekošu jums. Vai jums ir kājas trauma? Jā? Jā, ir. Labi, kas ar to notika? Mēs iesim tieši turp. Es zinu, ka šeit ir daudz mašīnu, bet tieši turp. Jūs varat iet pa ietvi. Es zinu, ka šeit ir mazliet karsts. Turpiniet. Tātad tieši šeit, tieši šīs tirgus patruļas vienības priekšā. Jā, kungs. Tieši šeit. Ielīski. Tev viss kārtībā šobrīd? Jā? Šoreiz es jūtu, ka ja tev ir kādi... Man ir bijušas 7 muguras operācijas. Apmēram 20 operācijas kājai. Arī mugurai. Kas bija tavs sasodītais ķirurgs? Pagājušā gada oktobrī. Vai tu vari, piemēram, staigāt ar šo kāju bez problēmām? Es pārbaudīšu līmeni. Tu pārbaudīšu līmeni. Mana potīte sastīvējās. Labi. Tātad, ko mēs darīsim? Man būs tas jāizdara. Es tev palīdzēšu veikt norādīto vingrinājumu. Ceru, ka tev tas ir pieņemami. Vai tev tas ir labi? Labi. Pirms mēs sākam, ziniet, dzirdi. Nav problēma. Labi. Un uzliek tos galvas, un tu esi perfekti. Tu esi augšā, droši vien turpināsi. Un tev ir vēl daži veidi no... Paldies. Un tad turpini un... Pavelc kājas tuvāk sev. Līdz galam. Cik daudz tu šodien esi izdzērusi? Nē. Vai tu lieto kādas zāles? Es lietoju dažus. Kas ar tev notiek? Ak, tas ir pareizi. Esmu bijis salauzts un... Vai tu iedzēri visas? Šovakar. Jā, cikos no rīta, vai ne? No rīta. Ilgu laiku vairs nedarīšu svētceļojumus. Nē, esmu bijis salauzts 8 reizes. Un... Vai jūs lietojat kādas nelegālas vielas? Tagad, tā kā sākotnējie jautājumi ir beigušies, ir pienācis laiks īstajai reibuma pārbaudei uz vietas. Nē, labi, perfekti. Labi, tagad es lūkšu jūs nolikt rokas gar sāniem. Labi, tātad, ko jūs darīsiet? Ir skatīties uz manu pildspalvu šeit. Labi, un tikai ar acīm jūs sekosiet tai, negroziet galvu. Vai sapratāt? Saprotu. Lieliski.
Nekustin galvu. Move your head. Nekustini galvu. Mēģini nekustināt galvu, labi? Labi. Tagad es lūkšu tevi nolikt rokas gar sāniem. Labi. Labi. Pāriego acis uz aizmuguri. Tu sekos tam ar acīm. Negrozī galvu. Vai saprati? Sapratu. Un tas kustēsies pa apli ļoti, ļoti tuvu tavai sejai. Un šķitīs, ka tas pieskarās tavai sejai. Tas arī viss. Okay. One moment. Šajā pirmajā vingrinājumā es lūkšu tevi izstiet rādītāju pirkstus šādi un tad atgriezt rokas atpakaļ sānos. Labi, tieši šādi, Jākungs. Un tev jāpaliek šajā pozīcijā, līdz es došu turpmākas norādes. Vai saprati? Nē? Lieliski. Kad es teikšu sāk, tev būs jānoliec galva atpakaļ 45 grādu leņķī un jāizver acis. Vai saprati? Lieliski. Vai tu zini, kur ir tava kreisā roka un kura labā roka? Kur ir tava kreisā? Lieliski. Kur ir tava labā? Pareizi. Labi. Kā jau teicu, kad es došu zīmi sākt, tu nolieksi galvu atpakaļ 45 grādu leņķī. Labi, vēl nesāc. Un tad tu aizvērs acis. Vēl nesāc. Labi. Tad tu vienkārši skatīsies uz mani pagaidām. Labi. Kā jau teicu, kad es teikšu kreisā, tu pacelsi kreiso roku tieši sev priekšā. Pieskaries ar pirksta galu sava deguna galam un tad uzreiz nolaid roku atpakaļ sānos. To pašu dari, kad es teikšu labā. Tu pieskaries ar labās rokas pirksta galu sava deguna galam, tad uzreiz nolaid roku atpakaļ sānos.
Kad es saku pirksta gals, tas ir tieši pirksta gals, labi? Tas nav tavs pirksta nospiedums, tas nav naga gals, tās nav pirksta malas, tas ir deguna gals, labi? Tās nav malas, tas nav augšpuse, tas nav apakšpuse, tās nav nāsis, labi? Vai tu saproti, vai ir kādi jautājumi? Labi, sāc. Pārliecinies, ka aizver acis. Kreisā. Tagad var atvērt acis. Labi. Šim vingrinājumam es vēlos, lai tu saliec plaukstes kopā, vienu plaukstu uz augšu, otru uz leju. Šādi. Labi, un tev jāpaliek šajā pozīcijā, līdz es došu turpmākas norādes, vai tu saproti? Ja riski. Kad es teikšu sākt, tu apgriezīsi augšējo roku un skaļi skaitīsi 1. Tad apgriezīsi roku atpakaļ un skaļi skaitīsi 2. Skaiti tikai tad, kad tavas rokas saskarās šādi. Labi, tātad tas būs 1, 2, 1, 2. Labi, tātad 1 šeit, 2 šeit. Jā, kungs, tikai tad, kad jūsu rokas saskarās. Tātad 1, 2, 1. Pēdējais 2. Jā, kungs. Labi. Jūs atkārtosiet šo, pātriniet tempu, turpiniet, līdz jums sata apstāties. Pārliecinieties, ka rokas un pirksti katrā piesitienā ir paralēli. Šādi. Tas būs 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vai saprotat? Vai kādi jautājumi? Labi, sāciet. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pārliecinies, ka mācamies ejot tālāk. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu vari tagad apstāties. 1. 2, 1, 2. Labi. Pēdējam vingrinājumam es lūkšu tevi savilkt dūris ar abām rokām. Novieto kreiso dūri krūšu centra vidū, bet labo dūri pie kreisās krūšu daļas. Tas izskatīsies šādi. Tātad tava kreisā dūre ir krūšu centra vidū, bet labā dūre tieši priekšā. Paliec šajā pozīcijā, līdz es došu turpmākas norādes, labi? Kad es teikšu sākt, tev būs jāveic 4 uzdevumi. Labi, tavs pirmais uzdevums ir skaļi staidīt no 1 līdz 4, vienlaikus kustini dūres kā pa kāpnēm, katru reizi saskaroties ar dūrēm. Tātad tas izskatīsies šādi. 1, 2, 3, 4. Labi? Otrais uzdevums ir iegaumēt savas dūres pozīciju pēc tam, kad esi saskaitījusi līdz 4. Sasit plaukstas 3 reizes un atgriez dūri iegaumētajā pozīcijā. Tātad pēc tam, kad esi saskaitījusi 1, 2, 3, 4, tu iegaumē savas dūres pozīciju un tad aplaudē 3 reizes. Un tad atgriezies iegaumētajā pozīcijā. Tavs trešais uzdevums ir pārvietot savu dūri pakāpienveidīgi pretējā secībā. Skaļi skaiti no 5 līdz 8 un atgriez savu kreiso dūri krūša centra rajonā. Tātad tu skaitīsi 5, 6, 7, 8. Tavs ceturtais uzdevums ir atvērt rokas ar plaukstām uz leju un nolikt tās savu klēpī. Tātad, kad pabeidz uzdevumu, tu atver rokas un noliec tās klēpī. Labi? Vai tu saprati visus norādījumus, vai arī vēlies, lai es tos atkārtoju vēlreiz? Atkārtotos procesa gaitā. Atvainojiet. Atkārtojiet tos procesa gaitā. Tātad es nevaru tos atkārtot procesa gaitā. Labi, tāpēc es lūdzu, lai jūs saprastu visas instrukcijas. Ja jums vajag, lai es vēlreiz parādu, kā tas jādara, es varu to izdarīt. Labi, bet šis ir brīdis, kad varat uzdot visus jautājumus, kas jums ir. 1, 2, 3, 4 līdz galam uz āru. Vai jums vajag, lai es to paskaidroju vēlreiz? Labi. Tātad, kā jau teicu, tu sāksi. 1, 2. Don't begin yet. Tātad vēl nesāc. Labi, viss, ko es vēlos, lai tu dari, ir paliec sākuma pozīcijā, labi? Kad es pateikšu sākt, tev būs jāveic 4 uzdevumi. Labi, pirmais uzdevums ir skaļi skaidīt no 1 līdz 4, vienlaikus kustinot dūris tā pa kāpnēm, šādi, un pieskaroties ar katru dūri. Tas izskatīsies šādi. 1, 2, 3, 4. Labi, otrais uzdevums ir iegaumēt savas dūres pozīciju. Sasit plaukstas 3 reizes un atgriez dūri iegaumētajā pozīcijā. Tavs trešais uzdevums ir pārvietot dūri pakāpienveidīgi pretējā secībā. Skaļi skaiti no 5 līdz 8. Labi, katru reizi saskaroties ar dūrēm. 5, 6, 7, 8.
Labi, novieto savu kreiso dūri krūša centrā. Tavs 4. uzdevums ir atvērt plaukstas ar plaukstām uz leju un nolikt tās uz saviem augšstilbiem. Labi, vai tev ir vēl kādi jautājumi? Labi, sāc droši. Labi, es to uzvilkšu. Kļūst acīm redzams, ka policisti netic, ka Tigers Woods ir izturējis reibuma pārbaudes uz vietas. Vai jūs pagriezīsieties pat manu automašīnu? Lūdzu, pārliecinieties, ka rokas ir aiz muguras. Novietojiet tās aiz muguras. Tā, tieši tā. Šobrīd es uzskatu, ka jūsu normālās spējas ir traucētas. Labi, un jūs atrodaties nezināmas vielas ietekmē. Tātad šobrīd jūs esat arestēts par braukšanu reibumā. Jā, kungs. Labi, vai jums ir kaut kas pie sevis, kas varētu ietekmēt jūsu pēdas nospiedumu? Es tūlīt to nogādāšu uz skatuves. Es šo uzvilku. Vai man ir uzlīmes? Tu izplat kājas. Paņem somu. Vai tu vari vienkārši to iesist? Tas ir narkodīlers. Tas ir narkodīlers? Jā. Labi, labi. $10,000. Pikapa vadītājs aprakstīja 2 šerifa vietniekiem, kas notika no viņa skatu punkta. Labi, vai jūs varat pastāstīt, kas notika? Es palēdināšu ātrumu un viņš jutās. Es mēģināju, viņš vienkārši turpināja mēģināt. Viņš man neredzēja. Labi, un jūs? Jums bija ieslēgts pagrieziena rādītājs? Jā. Labi, tātad jūs nebijāt pilnībā apstājusies, jūs vēl joprojām kustējāties. Es gatavojos apstāties. Uzgaidiet. Jā. Es domāju, tev jāļauj cilvēkiem zināt, kā palēnināt tempu. Un es daudz trenējos. Labi, es vienkārši tev to neļaušu. Līdz 17:45. pēcpusdienā pasaules slavenais golfa spēlētājs Tigers Woods ir roku dzelžos policista automašīnas aizmugurē, un viņš tiek vests uz šerifa biroju, lai tiktu reģistrēts. Viņš nepasaka ne vārda ceļā uz cietumu, bet vai tu negribētu zināt, par ko viņš domā tajā braucienā? Tigers Woods tika reģistrēts Martina apgabala cietumā, apsūdzēts par braukšanu reibumā ar mantas bojājumiem un atteikšanos veikt urīna analīzi. Viņš ir nav atzinis savu vainu šajās apsūdzībās, kādā brīdī pēc 5:00 pēcpusdienā. Tigers Woods atkal ir policijas automašīnā ar roku dzelžiem. Šoreiz viņš ir apsekts ar segu. Kāpēc? Mēs nezinām. Varbūt šerifa birojā bija augsti. Atkal Tigers Woods un šerifa vietnieks dodas ceļā. Es jau iepriekš minēju, ka šī nav pirmā reize, kad Tigers Woods ir nonācis ziņās un kameru priekšā saistībā ar avāriju. Un iepriekšējā reizē tas gandrīz pilnībā izbeidza viņa karjeru golfa laukumos, vismaz kā profesionālim. 2021. gada februārī Tigers Woods brauca ar Genesis apvidus auto pa līkumotu ceļu netālu no Losandželosas, kad notika avārija. Tajā laikā policija paziņoja, ka viņš pārsniedz atļauto ātrumu. Šis apvidus auto šķērsoja ceļa sadalošo joslu un ietriecās kokā. Avārijā Woods guva smags ievainojums, vismaz kājā, un tajā laikā nebija zināms, vai viņš jebkad atkal varēs spēlēt golfu profesionāli.
Vuds vēlāk tajā gadā žurnālistiem teica, citēju, man ir paveicies, ka esmu dzīvs un ka man ir kāja. Pirms tam 2017. gadā Tigers Vuds tika arestēts aizdomās par braukšanu reibumā. Policija viņu atrada aizmigušu 3:00 naktī. Savā melnajā Mercedes apstājušos labajā joslā, un automašīnas dzinējs vēl darbojās. Lai gan Vudsa alkohola tests uz vietas uzrādīja 0,00, viņa organismā bija vairākas recepšu zāles, tostarp vikodīns, dilaudits, ksanaks, ambiens un THC. Viņa skaidrojums? Saskaņā ar ziņojumu The Athletic, golfa spēlētājs sacīja, ka viņš pašārstējās pēc mugurkaula sapludināšanas operācijas. Vuds atzina savu vainu neapdomīgā braukšanā un pabeidz programmu, kas paredzēta vadīšanai reibumā pieķertajiem. Tagad šī jaunākā arestēšana šķiet varētu būt atkārtojums 2017. gada arestam. Vuds arī pagājušajā piekdienā uzrādīja 0,00 promils, taču šoreiz šerifa palīgi sacīja, ka viņi atrada 2 baltas tabletes Vudsa kreiso bikšu kabatā, un pēc marķējuma noskaidroja, ka tās ir hidrokodons, opioīds, ko lieto kā pretsāpju līdzekli. Tigers Vuds dažas dienas vēlāk ievietoja paziņojumu vietnē Twitter. Tajā teikts, es apzinos un saprotu situācijas nopietnību, kurā šodien esmu nonācis. Es uz kādu laiku atkāpjos, lai ārstētos un koncentrētos uz savu veselību. Tas ir nepieciešams, lai es varētu likt savu labklājību pirmajā vietā un strādāt pie ilgstošas atveseļošanās. Esmu apņēmusies veltīt nepieciešamo laiku, lai atgrieztos veselīgākā, stiprākā un koncentrētākā stāvoklī, gan personīgi, gan profesionāli. Es novērtēju jūsu sapratni un atbalstu, un lūdzu šajā laikā ievērot privātumu manai ģimenei, tuviniekiem un man pašai. Paraksts Tigers. Tieši tur Tigers Vuds norāda uz ārstēšanos un atveseļošanos, tāpēc mēs varam secināt, ka viņš ir devies rehabilitācijā. Viņa nākamā tiesas sēde ir paredzēta 2026. gada 5. maijā, un mēs par to jūs informēsim. Un tas arī viss šai Crime Fix sērijai Law and Crime. Atcerieties, jūs vienmēr varat skatīties mūsu vietnē YouTube, un mūs var atrast arī Spotify. Tiekamies šeit nākamreiz!